Mēs esam atbraukuši uz Oksfordšīru, uz Blenheimā pili. Mums piedāvāja lielisku iespēju šeit atbraukt. Caur sažītas Instagrams lapu. Mēs tagad dodamies uz pizzeriju, kas atrodas šīs pils teritorijā. Tā teritorija vienkārši milzīga, paskaties, re, kur mēs kā tikko bijām The Great Court, un mēs esam numur 5, mums jāiet šeit līdz tejienei, un te ir tā pitas vieta. O, re, kur angļu skatās pili. Kaut kā no angļu pili. Ir diezgan rudenīgs tāds pavēsīgs laiks, vasarā te gan būtu labāk. Tā teritorija ir vienkārši milzīga. Mēs jau kaut kādu 15 minūtes ejam uz to pitas vietu. Nevar izturēt, nereāli gribās uz toču. Nu, ko ritīgi norijāmies. Tā pārējāmies, pārēdāmies tikai tāds cūciņas. Tagad mēs dodamies uz pili. Un izrādās, ka šajā pilī, kur mēs šobrīd esam, Sers Winstons Churchills esot piedzimis. Wow! Tieši šajā istabā Churchills esot piedzimis. Absolutely no way that's been true, because actually her husband's the reason Jacobite. How on earth does she know who runs them? Kā tikko vienai gidei pavaicāja, kā tā sanāk, ka Winston Churchill šeit ir piedzimis, vai šī ir viņa māja? Izrādās, ka Winston Churchilla māte ar tēvu apmeklēja šo pili vienā vasarā. Winston Churchills nebija piedzimis, māte gaidīja bērnu, un vienā vakarā viņai sākās dzemdības, un procesā Winston Churchill šeit piedzima šajā vietā. Jā, šī vieta nav tikai slavena ar to, ka Winston Churchill šeit ir piedzimis. Šī vieta ir slavena dēļ arhitektūras, ir UNESCO mantojuma piemineklis. Šī vieta Winstonam Churchillam, viņa turpmāko dzīvi bija ļoti, ļoti svarīga, jo viņš šeit atgriezās, lai bildinātu savu sievu. Viņš atgriezās, lai šeit glaznotu, kā arī viņa kaps šeit atrodas. Winstonam Churchillam un princesei Dianai ir kaut kāds sakars. Viņi ir patiesībā no vienas tās pašas ģimenes ciltskoka. Princese Diana šajā vietā arī ir piedzimusi. Un viņi ir abi cēlušies no Marlborough hercogu dinastijas. Tas hercogs ir princeses Dianas ģimenes radinieks. Un ko tas nozīmē, ka Winston Churchills ir radinieks princesei Dianai. Dodamies atpakaļ mājās. Bija fantastiska diena, tiešām nenormāli interesanti. Tajās nobeidzām šodien 6 km pa pils teritoriju. Diezgan. Un vakar pusē bija fantastisks laiciņš. Tiešām baigi forši.